Ir ļoti laba diena, jo tā ir lieldiena. Un visiem Jelgavas bērniem es novēlu priecīgas lieldienas. Priecājieties, sitiet olas, šūpojieties, dariet visu, kas jādara, lai būtu liela diena, lai būtu priecīga diena. Priecīgas lieldienas! Jā, jāšūpojās, lai odi nekož. Pareizi. Man? Oi, tas skaisti. Paldies, man tev jādod kaut kas pretī. Likāda? Jā, protams, ka paši krāsojām un veidojām. Tā tumšajām un viss un tā. Viņas bija balts no sākuma, beigas smuki sanāca. Ar graudiņiem reku, visu kaut ko tur var aplikt. Beigas smuki. Katrai pa vienam metiem, kā paliek tas? Oliņi paliek pie mums. Ui! Nu saplīst uz pusēm. Tālīši izšķilsies, ne? Tālīši izšķilsies. Tālīši. Jā, tie ir mani truši. Daudz. Kā 20. Zeķē ietīts, kas tur bija klāt? Sīpolu lapas lapas. Un puķīšu lapas un zālītes un viss kas. Olas ēdat par sāli? Jā. Kāpēc? Tāpēc, lai nemelot. Tāpēc, kad jāēd bez sāls, tad melo cilvēki. Mēs ēdam tikai baltu. Jā. Mēs neēdam dzeltenumus. Ja pievienos sāli, tā būs garantija, ka tā čauma būs tāda stipra un kad ola notīrīs, viņa būs tāda gluda un tāda skaista, tāda patīkama, nebūs bez robiņiem un tāda. Viņa būs, protams, viņa būs izturīgāka un daudz skaistāka, viņa notīrīs. Tam tonim sanāk melenais. Tad var visos asnos pēc kārtas krāsot, rudzu zelmenī un zaļā zālītē un rūdzu zelmenī sanāk zaļi, pelešķos sanāk zaļas, kumelītēs dzeltenīgas sanāk, bērzu lapās zaļas sanāk, pirkslotās. Un nāk zirdziņš. Un šodien es gribu sveikt arī visus jaunos, kas aizejot lielajiem sniegiem, puteņiem, saliem, ir iepriecinājuši savas ģimenes. Un mazais jelgavnieks ir klāt. Un es domāju, ka tā ir vislielākā dāvana ģimenei, vislielākās rūpes, vislielākā laime, vislielākais prieks. Un lai šis mazais jelgavnieks jūtas labi. Jūtas labi savā ģimenē, jūtas labi savā pilsētā, jūtas labi savā Latvijā. Jā, paldies. 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 Jūs esat kas? Tu Marta tā, oi, kā smukība un atstiņā. Apsveicu, oi, kāds zaķis ir tādā ausī. Paldies jums liels. Paldies jums liels. Var man tik paņemēt? Nē, dēlīši, Dāvids. Brālīts? Kāpēc? Nē. Otrais ģimeni. 15. Tomas. 21. marts. Mārtiņš. Nē, trešā. Meita Enija, vecākā, vidējā Loreta un tagad puika Ronalds.
Es gribu pateikt paldies visiem jums atbalstījuši šo projektu. Šī nauda tiks ziedota daudz funkcionāliem attīstības centram bērniem ar kustību